Sveiciens no Blaumaņielas. Stila bez tabū izdzīvošanas komplekts ir kamera, mikrofons, kasete un lūpu krāsa. Savukārt kāds ir spicāko latviešu mākslinieku izdzīvošanas komplekts, noskaidrojām projektā Survival Kit, kas joprojām norisinās Rīgā. Šonedēļ mākslinieki projekta Survival Kit ietvaros ar daudzveidīgām instalācijām un performancēm Rīgas centra izputējušo veikalu un kafejnīcu vidē atspoguļo šī brīža izdzīvošanas stratēģijas. Noskaidrojam pašu autoru izdzīvošanas komplekta sastāvu. Manējais izdzīvošanas komplekts ir Šveices Nazītis. Es esmu pārvācies dzīvot uz Berlīni. Enerģija, kas rodās no radoša darba, pacēluma. Grāmatas, mūzika, draugi. Ar to jau pilnīgi pietiek. Māksla un griķi. Griķi. Vēdram par prieku dzīvo mākslu, jeb zupu radošie prāti ik vakaru uz maiņām vāra zupas virtuvē Leiputrija. Šāds sava talanta ieguldījums tautas bezmaksas pabarošanā ir motivējošs. Līdz ar to cilvēki var nobaudīt mākslu un beidzot māksla arī kaut ko reāli palīdz. Es zinu, ko nozīmē smagi strādāt patiešām. Ko nozīmē mazgāt traukus visu laiku, griezt dārzeņus, sagriezt pirkstus. Ar pašu rokām strādā arī projekta Recycled autors. Viņas piedāvā pārveidotas lietas, kleitas no kaklasaitēm vai iepirkuma maisiņi no topiem. Tā teikt, vecs apģērbs jaunā izpildījumā. Jakas vietā bikses uzģērbtas un apakšā ir bikšu vietā svārki vai svārku vietā bikses. Iedvesmojošu stāstu un mākslinieciskas bohēmas šonedēļ Rīgas centrā netrūkst. Meklējiet tik īsto adresi. Septembrī kultūras tīkli pārklāja visu Latviju. Norisinās Baltā nakts teātru un kino festivāli. Tādēļ arī kultūras stils mūsu pārvērtības sadaļā. Šoreiz kultūras mēneša stila pārvērtībās piedalās 20-gadīgā Renāte no Bauskas. Sportiska, nedaudz romantiska, jauna meitene. Manuprāt, augsti papēži nebūtu vajadzīgi, jo muguru bojā augsti papēži. Un meitene tāda dzīvespriecīga, tā kā, manuprāt, tie augstie papēži, pat tur neko tādu īpašu nepateikt un izcelt. Augsti papēži pie šitā nepiestāvēt. Renātei svarīgs praktisks ģērbšanās stils. Drīzāk jau tāds brīvs, kas pagadās par rokai, tas arī tiek arī uzvilkts tā, lai ērtāk. Renātei esot bail vienīgi no vecuma, mainīt stilu ir tikai izaicinājums. Ko es sagaidu no pārvērtībām? Kaut ko jaunu tieši matos. Aha, esi gatava eksperimentēt? Jā. Stiliste Baiba Ripa dzirkstošajai meitenei veido septembra kultūras mēneša stilu. Apģērba atrašana gan nerit kā pa diedziņu. Ir šis un tas, bet viņš ir atkal pa vienam gabalam. Lai to visu stilu dabūtu, man patreiz es vēl esmu pusceļā. Toties Baiba ir apņēmības pilna. Svarīgi ir tas, ka katram no mums ir kvalitātes un tās ir jāizceļ, jo neviens nav perfekts. Viss sākas ar jaunu frizūru. Izvēloties matu krāsu, meistara viedoklis sakrīt. Sakrita, ritīgi sakrita. Negaidīja, ka sakritīs, bet sakrita. Šī ir pirmā reize, kad Renātes mati iegūst citu toni. Taisīsim viņu spilgtāku, pamanāmāku un īstenībā dabisku. Kad mati nokrāsot, Renāte šķiet apmulsusi. Man liekas, ka rīša sākumā, bet nē, ir labi. Īstais pārsteigums izrādās matu garums. Pirmo reizi tik īsi, jā. Tas, ka pačam tur aizmugurē, tā liekas tā, Seko grīmu uzklāšana ar dabisku toni tiek akcentēts acis. Pārvērtību komanda ir kaujas gatavībā, lai Renāte no smaidošas kuķēna kļūtu par kultūras mēneša dāmu. Vau! Vienkārši tā gribās kliek no sajūsmas. Par iznākumu gandrīt ir arī dizaineri. Šitā ir cita meitene. To es arī neatceros, kā bija sākumā. Es domāju, ka ir panākts tas rezultāts tāds, kā bija vēlēts. Renāte dūmakainajā adījumā un Baibas Ripas darinātajos svārkos kļuvusi graciozāka un var droši baudīt septembra kultūras pasākumus. Kur viņa var doties šādā izskatā? Es domāju, ka viņa var doties jebkur. Viņa var doties droši vien uz kādu oficiālāku pasākumu, kā atklāšanu vai kādu teātri izrādi. Uz teātri? Jā, mierīgi. Uz kino. Bez tam jaunais amplua sniedz impulsus. Pirmo reizi pārvērtību filmēšanas vēsturē radās dzejolis. Septembra kultūras krāšņums ir jāizbauda un to labāk darīt piemērot apģērbā. Dizainera Baiba Ripa iesaka izvēlēties adījumus. Rudenī ir ļoti labi, ja ir kaut kādas jakas, džemperi vai kaut kas tāds, to var aptīt, apsiet, ietīties, uzvilkt. Ar viņu var visu kaut ko izdarīt, viņš vienmēr ir labs. Šī rudens tendence – adījumi lieli, apjomīgi, krāsaini, viegli transformējami. Tie nodrošina siltumu un omulību jebkurā pasākumā.
Tā kā septembris ir dzejas mēnesis, tad poēzijas mīļotāji dzejas vakars rīko arī mājās. Viesos nāk draugi ar spilveniem. Jāsarūpē tik grāmatu čupiņa, jāatskaņo sen aizmirstas melodijas un vakars var sākties. Ļoti daudziem tā visā tā kluba kultūra un viss ir atnecis un ir tik interesanti sanākt saviem draugiem kopā un tad pasīties, ko nu kurš var izdomāt un tīri pašiem interesantāk, pašiem jautrāk paši var jebkuru dienu radīt savu svētku sajūtu. Dzejas lasīšanas atmosfēru lieliski papildina jāstrākas aktivitātes, iepazīšanās spēle ar plaukstu cišanu vai vecais labais domino ar gigantiskiem kauliņiem. Saimnieces iesaka vakara gaitu. Uzreiz sākt ar tām spēlēm, sākt ar dažādām tādām aktivitātēm, lai ir interesanti pašiem un lai tā iešana tikai tā kā papildus moments. Protams, labs vīns un našķis uz kārā zoba priecē ķermeni un kāru, tomēr galvenais ir izdoma un kopā būšana. Ļaujieties fantāzijai un dzejai, kas var ienākt ikvienā mājā. Uz dzejas nots tad arī atvedamies, bet atgādinam. Līdz 27. septembrim joprojām gaidām pieteikums konkursam Naivismas modē. Uz tikšanos! Atā!